Sveicināti, kolēģi, sveicināti viesi. Šodien uzstāsies Laivvei direktore ārste Zane Balode. Un šī ir viņas debija šajā lomā. Taču viņas pieredze, zināšana un entuziasms noteikti kompensēs ieradumu trūkumu. Tāpēc noskaņosimies interesantai sarunai. Visiem sveiks, visiem labvakar. Sveicināti, cienījamie viesi. Es priecājos iepazīstināt jūs ar LifeWave inovatīvo tehnoloģiju un mūsu revolucionārā produkta X39 prezentāciju. Šodien jūs uzzināsiet, kā ar mūsu uzņēmumu zinātnisko sasniegumu palīdzību varat ievērojami uzlabot savu veselību un dzīves kvalitāti. Esmu pārliecināta, ka informācija, ar kuru dalīšos šodien ar jums, pavērs jaunas iespējas un būs svarīgs solis ceļā uz labāku veselību un ilgu mūžu. Mani sauc Zane Balode, un ar LifeWave esmu saistīta jau vairāk nekā 12 mēnešus. Šajā laikā esmu pārbaudījusi uz sevīm un saviem tuviniekiem, kā šis produkts strādā, un esmu konstatējusi, ka patiešām viņš ir efektīvs. Man ir bijuši vienkārši neticami rezultāti, un šodien es ar prieku dalīšos ar jums. Šodien mēs prezentācijas struktūru veidosim tā. Šādi pirmajā daļā tiks stāstīts par produktu un tehnoloģiju, bet otrajā daļā jūs dzirdēsiet reālus stāstus par to, kā šis produkts ir palīdzējis mums un mūsu partneriem. Tātad es padalīšos ar ekrānu un mēs sāksim mūsu prezentāciju. Kas ir LifeWave International Corporation? Šīs korporācijas misija ir maksimāli palielināt cilvēka potenciālu, sniedzot cilvēkiem visā pasaulē iespēju dzīvot ilgi un labi. LifeWave ir inovāciju virzīts un zinātniski pierādīts, patentēts veselības tehnoloģijas uzņēmums, kas veltīs dzīves spēka godināšanai un jūsu potenciāla maksimālai izmantošanai, vienlaikus saglabājot savas vērtības, augstus produktu standartus, vadošo lomu pakalpojumu sniegšanā, sociālo atbildību un centienus radīt pārmaiņas ar vēl nebijušu humanitāro progresu. Uzņēmuma devīze ir dzīvot ilgi. Mēs esam apņēmušies no jauna definēt cilvēka potenciālo nākotni. Dzīvot labi, mēs ar aizrautību rūpējamies par prāta, ķermeņa un gara labsajūtu. Dzīvot jaunāk, mēs uzskatām, ka justies jaunāk ir dzīvesveids. Uzņēmuma izaugsme, LifeWave zinātne attīstīsies pēdējo 22 gadu laikā. 2002. gadā Deivids Šmits izdarīja revolucionāru atklājumu. Viņš spēja palielināt enerģijas ražošanu cilvēku cilmes šķūnās, izmantojot ļoti specifiskus gaismas viļņa garumus. LifeWave tika dibināts 2004. gadā. Apgrozījums ir pieaudzis no 20 miljoniem 2021. gadā un līdz 321 miljonam 2022. gadā. No 2022. līdz 2023. gadam pieauga līdz 370 miljoniem apgrozījums. Mēs ar lepnumu paziņojam, ka 2023. un 2024. gadā mūsu apgrozījums sasniegs gandrīz pusmiljardu. Uzņēmums darbojas 76 valstīs, plus ir arī slēgti tirgi, kuros nav atvērta darbība. Mēs turpinām palīdzēt cilvēkiem uzlabot veselību, tostarp slēgtos tirgos, jo īpaši krievalodīgajās valstīs. Mēs apzināmies, ka arī šajos tirgos daudziem cilvēkiem ir nepieciešams šis produkts, un mūsu mērķis ir palīdzēt viņiem atgūt veselību, kāda viņiem bija jaunībā. Šis produkts ir unikāls. Tas ir patentēts un vienīgais pasaulē. Tas nav kāda cita MLM produktu kopija, piemēram, uztura bagātinātāja, svara zaudēšanas vai kosmētiskas produkta kopija. Mūsu produktam
X39 tirgu nav konkurences. Mums nav jāpierāda, ka mūsu vitamīnu sastāvā ir vairāk vitamīnu vai ka mūsu uzturbagātinātāji ir efektīvāki par citiem. Mēs saistāmies šajos tradicionālajos argumentos, jo mūsu produkts darbojas pēc pavisam cita principa. X39 aktivizē jūsu organismā dabiskos procesus, lai palīdzētu organismam atjaunoties tieši dabiskā veidā. Tas nav tikai viens uztura bagātinātājs vai vitamīns. Tā ir tehnoloģija, kas fundamentāli maina jūsu pieeju veselībai un ilgmūžībai. Mūsu produktu ir viegli lietot, un par to ir viegli stāstīt. Cilvēki ir noguruši no beidzamajām tabletēm un uztura bagātinātājiem, un viņi vēlās kaut ko jaunu. Un kad viņi uzzina, ka var palīdzēt savam organismam darboties labāk bez ķīmiskajām vielām, injekcijām, tabletēm, viņi ir priecīgi par to dzirdēt. LifeWave jau 2. gadu pēc kārtas saņēma top AAA plus reitingu starp MLM kompānijām, Team Business for Home. Uzņēmējdarbība no mājām 2. vietā pasaulē, starp vairāk nekā 700 pasaules tīkla mārketinga uzņēmumiem. Labākā biznesa iespēja 2024. un 2025. gadā. Visātrāk augošā kompānija MLM industrijā, neatkārtojamie patentētie produkti. Bet uz mirkli padomāsim, kā šis izrāviens kļuva iespējams. Aiz katra liela izgudrojuma ir kāds cilvēks. Šajā gadījumā tas ir Deivids Šmits, uzņēmuma dibinātājs, vadītājs un X39 izgudrotājs. Deivids ir ne tikai uzņēmējs, bet arī zinātnieks un izgudrotājs ar vairāk nekā 150 patentiem. Viņa galvenā uzmanības joma ir novecošanas novēršana. 2008. gadā viņš pilnībā pievēršas cilmes šūnu pētniecībai. Pateicoties 10 gadus ilgušajiem neatlaidīgajiem pētījumiem un 4,5 miljonu ASV dolāru investīcijām 2019. gadā tika radīts mūsu revolucionārais produkts X39. Šis plāksteris ir īsts izrāviens veselības zinātnē. Deivids ir cilvēks, kas maina pašu pieeju veselībai un ilgmūžībai, un viņa izstrādātais X39 produkts ir spilgts piemērs tam, ka zinātne un inovācijas var patiesi mainīt dzīvi. Apskatīsim, kā X39 darbojās un kas to padara tik īpašu. LifeWave ir plāksteris, kas izmanto ķermeņa paša enerģiju, lai aktivizētu plāksterī esošos materiālus, kuri pēc tam atstaro gaismu uz ādas un stimulē ādas nervus, izraisot īpašas izmaiņas ķermeņa bioķīmijā, aktivizējot cilmes šūnas bez tabletēm, ķīmiskām vielām vai stimulatoriem. Tas ir netransdermāls, nav invazīvs. X39 ir oriģināls fototerapijas veids, patentēta nanokristālu tehnoloģija. Pats X39 plāksteris ir tikai tehnoloģijas nesējs, kurš nodrošina tās piestiprināšanu pie ķermeņa. Mūsu bioelektrods nesatur ķīmiskas vielas, kas caur ādu varētu iekļūt organismā. Tāpēc mēs droši varam apgalvot, ka X39 nav transdermāls un nav arī invazīvs. Mūsu tehnoloģija sastāv no spirālveidīgi izveidotu organiskas izcelsmes nanokristālu režģa. Ko dara nanokristāli? Tie uztver gaismu, kas izstaro no mūsu ķermeņa un atstaro to atpakaļ uz ādu. Šī atstarotā gaisma uzbudina receptorus mūsu ādas un aktivizē bioloģiskos procesus organismā. Piemēram, D vitamīna ražošanu, kad mūsu organisms saņem saules gaismu. Mūsu organisms dabiski reaģēs uz šo plākstera atstaroto gaismu un tādējādi aktivizē vara peptīda, mūsu organismā veidojošā dabiskā peptīda ražošanu, kura aktivizēšanai ir būtiska nozīme atjaunošanās un reģenerācijas procesos.
X39 paredzēts vara peptīda GHK varš līmeņa paaugstināšanai. Šis peptīds pātrina brūču dzīšanu, mazina iekaisumu un regulē gēnus, kas atbildīgi par sāpju samazināšanu, atbalsta ilgtermiņa aizsardzību pret novecošanu, pātrina kolagēna veidošanos, veicina matu augšanu, atbalsta normālu smadzeņu un nervu sistēmas darbību, ietekmē asins sistēmas, asinsrites sistēmas atjaunošanos, gremošanas sistēmas atjaunošanos, normalizēšanos un regulēšanos, un tostarp veicina darbību gremošanas sistēmā un veicina visus šos atjaunošanas procesus. Veicina kuņģa gļotādas membrānas sabiezēšanu, palielina mūsu imūnsistēmas izturību un tā tālāk. Vara peptīds, kas dabiski veidojas mūsu organismā, sāk samazināties pēc 30 gadu vecuma un praktiski izzūd līdz 60 gadu vecumam. Taču X39 palīdz organismam atkal sākt šo peptīdu izstrādāt tādā daudzumā, kāds tas bija raksturīgs jaunībā. Šim peptīdam ir būtiska nozīme dažādos atjaunošanās procesos. Tas pātrina brūču dzīšanu, mazina iekaisumu un sāpes, stimulē kolagēna ražošanu un veicina matu augšanu. Tas ietekmē arī smadzeņu, nervu sistēmas, asinsrites sistēmas un pat gremošanas sistēmas darbību, stiprinot zarnu gļotādu. Ar vecumu mūsu organisms zaudē spēju izmantot savas cilmes šūnas, lai aizstātu bojātās vai vecās šūnas. Tomēr, pateicoties vara peptīdam, ko dēvē par jaunības molekulu, mēs varam atmodināt šīs cilmes šūnas un atjaunot to aktīvu darbību. Tāpēc vara peptīda galvenā funkcija ir pamodināt mūsu cilmes šūnas, kas pēc tam tiek novirzītas uz problemātiskajām vietām, kur tās atjauno bojātos audus. Šādā veidā X39 iedarbina organisma dabiskos pašatjaunošanās procesus, atgriežot mums jaunību un veselību. Protams, ir vērts atcerēties, kas ir cilmes šūnas. Cilmes šūnas ir mūsu veselības un ilgmūžības atslēga. Jo mazāk mums ir aktīvo cilmes šūnu, jo ātrāk mēs novecojam un lēnāk atveseļojamies. Šīs šūnas sauc arī par embrionālajām šūnām, jo visi mūsu orgāni ir izveidojušies pateicoties cilmes šūnām vai universālajām šūnām, jo tās var pārvērsties par jebkuru mūsu ķermeņa šūnu, un to loma nebeidzās, kad mēs izaugam. Vai mums ir vajadzīgas cilmes šūnas, ja visi mūsu orgāni jau ir izveidojušies? Protams, jā. Mūsu organismā nepārtraukti notiek šūnu atjaunošanās process, un mūsu orgāniem ir jāizstāj bojātās vai atmirušās šūnas. Izrādās, problēma tomēr ir tā, ka tikai 50% mūsu cilmes šūnu ir aktīvas pēc 30 gadu vecuma, un tikai 10–20% pēc 60 gadu vecuma. Tāpēc mēs sākam pamanīt novecošanās pazīmes, sirmus, matus, grumbas un vispārējā tonusa pazemināšanos. Turklāt cilmes šūnas vispirms koncentrējās uz dzīvībai svarīgu orgānu uzturēšanu, atstājot mazāk svarīgas funkcijas bez uzmanības. Taču labā ziņa ir tā, ka mēs varam aktivizēt savas neaktīvās cilmes šūnas un panākt, lai atkal darbotos kā jaunībā. Tieši to arī dara mūsu X39 produkts, atgriežot organismam tā dabiskās reģeneratīvās spējas. Tas ne tikai palēnina novecošanās procesu, bet arī palīdz organismam daudz ātrāk atjaunoties. X39 priekšrocības ir: pirmkārt, jūs pamanīsiet spēku, ka palielinās enerģija, izturības pieaugums, jūsu ķermenim būs vairāk enerģija ikdienas aktivitātēm. Daudz lietotāji ziņo par ievērojamu iekaisumu, gan hronisku, gan akūtu, kā arī sāpju mazināšanos organismā. Kā rezultātā kopumā uzlabojās pašsajūta. Prāta skaidrība un atjaunojas atmiņas spējas. Produkts veicina kognitīvo funkciju uzlabošanos,
palīdzot jums justies koncentrētākam, labākā noskaņojumā būt. Muskuļu un skeleta atjaunošanās X39 atbalsta muskuļu un locītavas atjaunošanās procesu pēc fiziskas aktivitātes vai traumas. Viens no pamanāmajiem miega efektiem būs miega kvalitātes uzlabošanās. Jūsu miegs kļūs dziļāks, atjaunojošāks, kas atspoguļosies jūsu vispārējā stāvoklī. Enerģija un vitalitāte X39 veicina enerģijas līmeņa paaugstināšanos, kas jūtama visas dienas garumā. Un, protams, ja pamanīsiet arī ādas izskata uzlabojumus, viens no patīkamākajiem efektiem ir ādas atjaunošanās un uzlabots ādas stāvoklis. Lietojot X39, jūs panākat ne tikai uzlabotu fizisko pašsajūtu, bet arī optimālu veselību, kas ietver fizisko, garīgo un sociālo labklājību. Cik ātri varam sagaidīt rezultātus, lietojot X39, un ir arī vēl otrs plāksteris X49. Katram cilvēkam šie rezultāti ir atšķirīgi, un tas prasa nedaudz ilgāku laiku, jo katrs ķermenis ir unikāls. Viss ir atkarīgs no ūdens, vitamīnu, minerālu vielu līmeņa organismā. Taču mūsu uzņēmums katram klientam dod 90 dienas X39 produkta testēšanai, lai to varētu redzēt un sajust rezultātus. Statistika liecina, ka mūsu klienti rezultātus pamana jau pirmajās 30 dienās un 90% 90 dienu laikā. Tāpēc uzņēmums piedāvā pilnu 90 dienu garantiju ar naudas atmaksas garantiju, ja rezultāti jums nepatīk. Jūs vienkārši rakstiet uzņēmumam, un viņš atmaksās jums naudu bez jautājumu uzdošanas. Tāpēc, ka uzņēmums sniedz šādu garantiju, tāpēc, ka X39 pamatā ir plaša zinātniska informācija. Pētījumi liecina, ka jau pēc 2 dienām produkts atjauno vairāk nekā 4200 gēnu organismā. Gēni ir mūsu DNS daļas, kurās glabājās visa informācija par to, kā mūsu šūnām jādarbojās un jāatjaunojas. Mūsdienu dzīve ar tās stresu, piesārņojumu un toksīniem bieži vien izjauc mūsu šūnu darbību. Bet X39 palīdz atjaunot šīs informācijas pārraidi, kas iedarbina organismā pašatjaunošanās procesus. Pirmajās 6 nedēļās smadzenes kļūst līdzsvarotākas, pazūd trauksme un depresija. Mēs sākam vieglāk tikt galā ar dzīves grūtībām. Pēc 3 mēnešiem organismā palielinās kolagēna daudzums, izlīdzinās grumbas, var kļūt mati tumšāki, izzūd sirmums un apkārtējie sāk pamanīt pārmaiņas. Pēc 6 mēnešiem sākās neticama atjaunošanās process. Mums klienti saka, ka tas izklausās pēc zinātniskās fantastikas, taču pētījumi apstiprina, ka tas patiešām darbojas. Vienā no daudzajiem pētījumiem piedalījās 15 cilvēki, kuri 6 mēnešus katru dienu uz ādas lietoja mūsu X39 bioelektrodu. Rezultāti parādīja, ka 14 no 15 dalībnieki šajā laikā sirds un asinsvadu asinsrites sistēma atjaunojās par 8 gadiem. Tāpēc mēs ar lepnumu varam apgalvot, ka mūsu produkts ir ne tikai produkts, kas aptur organisma novecošanās procesus, bet arī produkts, kas uzsāk atjaunošanās procesus. Kā saka mūsu dibinātājs Deivids Šmits, novecošana ir slimība, un mēs to varam ārstēt. Un mūsu rīcībā ir spēcīgs instruments, ar kura palīdzību to izdarīt – X39. Šonedēļ visu nedēļu ir iespēja iegādāties komplektu, kurā iegūstam atlaidi. Ja mēs iegādājamies šo produktu komplektiņu, jūs jau redzat to slaidā, X39, X49, un tad šeit ir
trīs tādi papildinātāji, palīgi, X39 un X49, tas ir glutations, karnazīns un aions. Mēs redzam, ja mēs esam partneri iestājušies, ja mēs iegādājamies produktu ar biznesa pakām, tad mēs par šo produktu maksājam 338 eiro, un līdz ar to mēs iegūstam atlaidi 50 eiro. Tā vietā, ja mēs iegādātos katru šo te konvertiņu atsevišķi. Ja mēs esam klienti, tad šeit šis cipars ir mazliet savādāks. Tad mēs maksājam 505 eiro un 78 centi. Tas ir klients, kas vienkārši iegādājās produktu, un viņš par šo to produktu maksā daudz dārgāk. Ja ir klients, tad kompānija dod testēt 90 dienas, pēc kurām paiet 90 dienas, tad mēs varam, ja mēs neesam apmierināti, lūgt un rakstīt kompānijai, lai mums atgriež naudu. Un atšķirība ir tā, ka 30 dienas ir partneriem lūgt atgriezt naudu, ja viņiem šis produkts nav palīdzējis pēc 30 dienām. Ja jūs to izdomājat pēc 60 dienām, tad tas vairs nav iespējams. Bet ja mēs salīdzinām šeit cenas, ja mēs esam kā partneri, tad šeit ir 338 eiro, un ja mēs ejam kā parastie klienti vai privilēģētie klienti, tad mums ir 505 eiro un 78 centi. Katrs pats izsver, kas viņam ir izdevīgāk, un pats izlem. X39 plāksteris paaugstina peptīda GHK līmeni cilmes šūnu aktivizēšanai. Taču LifeWave X49 plāksteris paaugstina peptīdu AHK kas uzlabo kognitīvās funkcijas, aktivizē cilmes šūnas un palīdz atjaunot agrīno stāvokli. Veicina uzlabotu spēka, muskuļu masas un fiziskās izturības veiktspēju. X39 optimāla veselība un labsajūta tagad var būt jūsu, izmantojot X39 jaunu pieeju, kā uzlabot enerģijas plūsmu jūsu ķermenī, kā uzlabot spēku, izturību un citas īpašības. Mūsu vispārējās labsajūtas netransdermālie plāksteri, maigi stimulējot ādu ar gaismu, palīdz jums iekarot savu aktīvo dzīvesveidu un bruģēt jaunu ceļu uz spēcīgu veselību. X49 jūs dodaties pārveidojošā ceļojumā ar X49, kas ir veltīts veiktspējas uzlabošanai, atvesaļošanās pātrināšanai un relaksācijas veidošanai. Tagad ir pienācis laiks no jauna definēt savu izcilību. X49 ir kliniski pierādīts, ka tas paaugstina dabiskā peptīda iedarbību organismā, kas veicina veiktspēju un atjaunošanos. Pienācis laiks no jauna noteikt savas labākās īpašības. Mūsu DNS, mūsu šūnu instrukcija ir pakļauta patstāvīgam uzbrukumam. Laika gaitā tas izraisa procesu, ko sauc par genoma nestabilitāti, kas ir raksturīga novecošanās pazīme. Kā jūsu genoms kļūst nestabils? Ir vairāki veidi. Katram no tiem ir sava nozīme uzturā, dzīvesveidā, toksīnu iedarbībā un arī ģenētikā. Pirmais novecošanās veicinošais faktors ir oksidatīvais stress. Katru dienu mūsu šūnas ražo enerģiju procesā, kurā rodās kaitīgie brīvie radikāļi. Šīs nestabilās molekulas var bojāt DNS, izraisot mutācijas. Tad vēl ir vides faktori. Ultravioletais starojums, piesārņojums, dažas ķīmiskas vielas var tieši bojāt DNS vai palielināt brīvo radikāļu veidošanos. Šo faktoru pieaugums nozīmē novecošanās tempu. Ar replikācijas kļūdas ietekmē novecošanos. Katru reizi, kad šūna dalās,
Tā ir jākopē viss tās genoms. Neraugoties uz iespaidīgo precizitāti, šajā procesā reizēm rodās kļūdas. Laika gaitā DNS ķīmiskās modifikācijas, nemainot secību, var mainīt gēnu ekspresiju, ietekmējot šūnu darbību. Šīs epiģenētiskās izmaiņas ir daļa no novecošanas procesa. Uzkrājoties DNS bojājumiem, rodas vairākas ar novecošanu saistītas problēmas. Viena no būtiskākajām ir šūnu novecošanās, kad bojātās šūnas pārstāj dalīties un pāriet zombijam līdzīgā stāvoklī. Novecojot, mūsu telomēri dabiski saīsinās, darbojoties kā bioloģiskais pulkstenis, kas ar katru dalīšanās reizi pātrinās. Kad šūna dalās, DNS replikācijas mehānisms nespēja sasniegt chromosomu galu. Kā rezultātā notiek neliels ģenētiskā materiāla zudums. Telomēri kalpo kā buferis, kas ļauj šim zudumam notikt, nebojājot būtiskos gēnus. Tomēr šis aizsarmehānisms maksā savu cenu. Telomēri saīsinās ar katru dalīšanos. Telomēriem nolietojoties, šūnas saskarās ar pieaugušu genomu nestabilitāti. Kā mums pareizi izmantot X39 un X49? Pirmajā dienā pielīmēt to vajag 2 cm vai 2 pirkstus zem nabas uz vēdera. Nākamajā dienā mēs līmējam to uz kakla, uz sprandas rajonā, 7. skriemeļa rajonā. Šī pārmaiņas mainīgā kārtība palīdz aktivizēt dažādus ķermeņa punktus. Kad no rīta uzlīmējam X39, nēsājam to 12 stundas. Pēc tam noteikti noņemt no to uz nākamajām 12 stundām un naktī ļaut atpūsties ķermenim un lai visi tie procesi, kam jānotiek, visi atjaunošanās procesi varētu pabeigt savu darbību līdz galam. Ļoti svarīgi ir dzert pietiekami daudz ūdens. Vajadzētu vismaz 1,5 litru papildus dienā, lai uzturētu organisma darbību un veicinātu labāku plāksteru iedarbību. Pēc lietošanas vecais bioelektrods ir jāizmet. Nākamajā dienā uzlīmējiet jaunu bioelektrodu un atkārtojiet šo procesu katru dienu, lai sasniegtu maksimālu rezultātu. Vajadzības gadījumā varat lietot vairākus plāksterus vienlaicīgi, lai maksimāli palielinātu efektu. Uzņēmums arī iesaka uzlīmēt plāksteri uz sāpošās vietas. Papildus liekat vai 2 pirkstus zem nabas vai uz sprandas, un tad uz sāpošās vietas. Ja tas ir celis, tad liekat uz ceļa papildus, ja tā ir gūža, liekat uz gūžu, vai arī citās vietās, kur jums sāp. Piemēram, ja jums sāp gurns, varat tieši uzlīmēt X39 tur. Visa mūsu āda ir pārklāta ar receptoriem, un tie uztver bioelektroda atstaroto gaismas staru, kas iedarbojās uz ādu un aktivizē reģenerācijas procesus. Tomēr visi pētījumi liecina, ka vislielākā efektivitāte tiek sasniegta, ja plāksteri lieto 2 galvenajos punktos, konkrēti zem nabas un uz kakla sprandas daļā 7. skriemeļa rajonā. Šie punkti akupunktūrā un akupresūrā tiek uzskatīti par ļoti svarīgiem, jo tie ir mūsu ķermeņa meridiānu savienojumi, sava veida vadības paneļi. Tāpēc, ja vēlaties gūt maksimālu efektu no X39, šie punkti būs visefektīvākie. Ievērojiet šos vienkāršos soļus, jūs varēsiet izbaudīt visas X39 sniegtās priekšrocības un saglabāt savu veselību augstā līmenī. Mēs redzam dažus LifeWave produktu lietotājus, kas acīm redzami veic detoksikāciju. Tas ir labi, ja organisms pēkšņi spēj tikt galā ar lietām, bez kurām jums ir labāk. Ķermenis ar savām atjaunotajām spējām vēlēsies parūpēties par toksīniem. Tas to darīs uz nepieciešamā un vēlamā pamata. 2020. gadā
tikai gadu pēc mūsu X39 produkta izplatīšanas mēs saņēmām patentu, kas apliecina, ka mūsu produkta efektivitāti un drošību. Tā nav kārtējā inovācija, tas ir patentēta tehnoloģija, kas ir plaši pētīta un oficiāli reģistrēta, un kas ir pierādījusi savu spēju palielināt varapeptīda līmeni organismā. Patents apliecina mūsu tehnoloģijas unikalitāti un tās zinātnisko pamatojumu. Pateicoties šim patentam, mēs varam būt pilnīgi droši, ka tuvāko 10 līdz 20 gadu laikā nebūs neviena produkta, kas spētu konkurēt ar X39 spēju aktivizēt cilmes šūnas dabiskā veidā. Es uzsveru dabiskā veidā, bez ķīmijas, bez injekcijām vai tabletēm. Tie nav tikai vārdi, tie ir mūsu patents apstiprina, ka X39 patiešām ietekmē galvenos procesus organismā, nodrošina dabisku atjaunošanos un aizsardzību. Es vienmēr uzdodu jautājumu, vai mūsu produkts jums jau ir palīdzējis, vai esat sajutuši, kā darbojas X39. Ja vēl neesat to izmēģinājis, pateicieties tam cilvēkam, kurš jūs uzaicināja uz šo tikšanos, jo viņš jums vēlēja tikai to labāko. Tāpat pajautājiet, kā jūs varat saņemt šo produktu un pēc iespējas ātrāk to izmēģināt pats. Tikai ar personīgās pieredzes palīdzību jūs varēsiet pilnībā apzināties šī produkta vērtību. Atzīšos, ka sākumā es pati biju skeptiska. Es neticēju, ka šis produkts varētu kaut ko mainīt manā organismā, taču tikai tad, kad piekritu to izmēģināt, es sajūtu, kas darbojās un sapratu tā patieso vērtību. Tāpēc es mudinu jūs pielīmējiet to, sajūtiet to un dalieties ar to. Kad jūs sajutīsiet X30 iedarbību, jūs vēlēsieties dalīties ar šo informāciju ar saviem draugiem un ģimeni. Šis produkts patiešām dara brīnumus. Kā jau mēs teicām, X39 produkts ir kaut kas pārsteidzošs, un tas patiešām darbojas. LifeWave tehnoloģija X39, lai uzturētu jūsu šūnu replikāciju un telomēru atjaunošanos. Šeit mēs redzam fotogrāfijas cilvēkiem, un šeit pirmā fotogrāfija ir divas sievietes dažādas. Ja? Šī kundze te ir pirms plāksnīšu lietošanas, un pēc 90 dienām jau ir pavisam cits skats. Tālāk mēs redzam 81-gadīgu sievieti, kas lietojusi ir šos X39 tikai 3 nedēļas. Arī var redzēt atšķirību. Tad šeit ir cilvēks, sieviete, kas veselu gadu lietoja, tas ir 365 dienas, lietoja X39, un te mēs redzam, kā mainās viņas izskats. Un tad šeit ir vīrietis, kas 120 dienās izmainīja savu izskatu šādi. Kad es jautāju cilvēkiem, kas viņu dzīvē ir vissvarīgākais, atbildes vienmēr ir atšķirīgas. Daži saka, tā ir ģimene, citiem tā ir veselība, citam tā ir brīvība, citam drošība vai finansiālā stabilitāte. Bet ziniet ko? Visas šīs lietas var atrast mūsu uzņēmumā. Mēs piedāvājam ne tikai veselību, izmantojot mūsu unikālos produktus un tehnoloģijas, bet arī finansiālo veselību. Ar mūsu X39 produktu jūs varat ne tikai uzlabot savu veselību, bet arī izveidot papildus ienākumu avotu, kas jums nodrošinātu finansiālo brīvību. Liels paldies par jūsu uzmanību. Es novēlu jums visiem veselību, labsajūtu, panākumus un ceru, ka jūs varēsiet pievienoties mums šajā pārsteidzošajā ceļojumā. Tagad es pārtraukšu ekrāna demonstrāciju, lai daži no mūsu partneri un klienti, kuriem ir ko pastāstīt, varētu dalīties savā pieredzē par X39. Es varu no sevis pateikt, ka es tevi apsveicu ar šo debiju, ar pirmo prezentāciju latviešu valodā. Tā bija lieliska. Un, protams, kad es pārliecināts, ka jebkuram cilvēkam bija noderīga ikvienam šī prezentācija, ko jūs varēsiet izmantot savā ikdienā, savā darbībā. Viņa būs arī iespējams
patstāvīgi piekļūt pēc 2 dienām un izlikšu mūsu YouTube kanālā. Lūdzu, Ines. Paldies tev, Zane. Paldies tev. Jā, rullē Latvija. Zanīt, es tev saku, tu teici, paldies tev, ka tu biji tā, kas piedāvāja šos plāksterus man. Protams, es neko nesapratu. Šeit tikai nostrādāja tavs profesionālisms un uzticēšanās tavu. Jo tu vienmēr biji tā, kas man palīdzēja daudzās situācijās ar atveseļošanas jautājumiem. Jā, es rezultātu sajūtu jau pirmajā dienā. Šis prieks atgriezās. Man gribējās skriet, visiem stāstīt, jo šī nomāktības sajūta, kādā es dzīvoju, nav prieka. Doma, galva pilna domām, negribās vēlēšanās dzīvot. Noteikti tās kaut kādas depresīvas pazīmes tās noteikti bija. Un tad, kad es sajūtu šo prieku, ak, Dievs, es gribēju visai pasaulē bļaut. Kas tas par brīnumu? Jā, es produktu lietoju jau 7 mēneši, un es jūtu pilnīgu uzlabojumu apmēram 6 mēnešu tādā garumā, bet ko īpaši es izjūtu? Pēc 6 mēnešiem es izjūtu tiešām to uzviju, ka tu skaidri redzi, ka tev galva skaidra, ka tu zini fokusu, ka tev vairs nav galvā šīs domas, kas piesāņo smadzenes, ko lasījām, ko mēs teicām pēdējās tajos kadros pēc 6 mēnešu vecuma. Pēc 6 mēnešu lietošanas mans svars zūd. Es skaisti eju savos izmēros. Āda vienkārši, tiešām es drīz būs kā tai bildē, kur mainās pēc gada. Skaties un brīnies. Mati aug, nespēj tik krāsot, mati aug. Viss notiek tiešām kā ir. Tur nav ko ne pielikt, ne atņemt. Un, protams, priecājos par rezultātiem, kas notiek ģimenēs. Visvairāk mani uzrunā tieši mazi bērni, jo, kā es saku, mazi bērni vienmēr ir neaizsargāti, bet, kad tas nostrādā, uzlīmē plāksteru, vīrusi apstājās. Es teiktu, jā, tas tiešām ir atradums. Viegls, praktisks, ērts. Neko nevajag galvu piebāzt ar lietām. Mums tā dzīve ir tik sarežģīta. Uzlīmē, sajūti un dalies. Es tā mīlu šo produktu. Vienkārši mīlu. Un es dzīvošu noteikti līdz 120 gadiem. Tā kā mīļie turieties. Būs daudz ko jāstāsta. Viss šeit man patīk. Viss man patīk. Ir marketings, ir kolektīvs, protams, kas vēl domā par mārketingu, vienkārši nedomājiet. Nekur tā nevar nopelnīt kā šeit. Tas ir viennozīmīgi. Brīnišķīgi. Un paldies tev, Zane, par debiju. Es ļoti novērtēju, jo tev ir daudz ko dot. Ļoti daudz ko dot. Vienkārši liec ārā savas zināšanas. Mēs esam izsaukuši. Paldies. Jā, paldies. Lūdzu, slēdzieties klāt. Slēdziet mikrofonus un ņemiet vārdu. Es mazliet parunāšu. Drīz? Jā, labvakar visiem. Jā, es plāksterus lietoju 1,5 mēnesi, un visu laiku tā kā īsti neko tādu īpaši nejūtu, bet sāku lietot X39 un arī uz sāpošu elkoni. Man ir epikondylīts, tas ir saucamais tenisistu slimība, jā, kad sāp elkoni. Un ko es tagad sajūtu pēdējās 3 dienas, lietojot pusā vēl AEON plāksteri, kad arvien labāk, es varu tiešām teikt arvien labāk, un pa naktīm jau var gulēt mierīgi, un, tā kā tas nebūs mans pirmais rezultāts, vispār tas jau ir otrs mans rezultāts sasniegums. Pirmais bija tas, kad man bija saķērusi mugura, un es uzlīmēju tieši uz sāpošo vietu, un nākamā dienā man bija milzīgs pasākums, un es ļoti uztraucos tagad, un es burtiski esmu uz gultas un nezinu, ko tagad darīt, jo man nākamā dienā ir jābūt uz kājām. Man viss būs pasākums jāsai, nekas nesanāk. Un es pieceļos no rīta, un man vispār tā kā nebūtu nekāda sāpes. Nekas man nav, tā kā man nekas nebūtu bijis.
Ir kāds? Labi, kamēr jūs domājat, es varu pateikt par sevi. Mēs 14 mēnešus nepārtraukti lietoju šo produktu. Patstāvīgi X39, šatad X49 un to pret vecumu, to kompleksu. Ja? Un, nu, ja es stāstītu, laikam man nepietiktu stundu pastāstīt par to, kas ir noticis, kādas pārmaiņas, jo pēc 10 gadus pēc infarkta, protams, kad notika kaut kādi procesi, man ir ielikti 3 stenti, protams, ka tas viss nav patīkami. Tas nozīmē, ka es jau pieļauju tādu domu, ka nu, līdz 60 gadiem es nenovilkšu. Laikam ir, nu nekas nesanāks. Tagad ir 63 gadi man, un es jūtos daudzreiz labāk nekā, piemēram, 5 vai 7 gadus atpakaļ. Un pirmais pazūd pilnīgi kakla un rokas tirpšana, kas bija nepārtraukti un vienmēr guļot. Jebkurā situācijā man vienmēr notirp tā roka. Es domāju, ka tas ir kaut kāds pielikts svešķermenis manam ķermenim. Un vēl visādas lietas, kas sāk uzpeldēt, viņas sāsinās, un pēc kāda laika viņas aiziet nebūtībā. Tas nozīmē, ka ķermenis sāk atjaunošanās procesu. Ne mazina novecošanās procesu, bet atjaunošanās procesu. Mainās izskats, mainās mani sirmie mati kaut kur ir pazuduši, viņi ir palikuši daudzreiz tumšāki. Nu jā, bārdi paliek tāpat balta, kā salavecim, bet tāpēc es arī atteicos no viņas nēsāšanas, protams. Ir daudz lietas, kuras ir tiešām brīnišķīgā veidā. Un vēl viena lieta, ko es novēroju, kad maniem apkārtējiem, it sevišķi tuviniekiem, viņiem pietrūks pacietības. Viņi mēnesi pamēģina, nejūt, kad viņiem neizaug jauni spārni, nimps neparādās virs galvas, un tad viņi saka, nu nē, tad es viņu nelietošu, priekš kam es labāk iešu un aptiekā tos pašus 100 eiro, vai varbūt vēl 2 reizes vairāk atdošu uz turieni, jo tās ir pierastas lietas, kuras es katru dienu automātiski dzeru tabletes, un gaidu, kad būs kaut kādi fantastiski notikumi. Ja? Tā ir mana pieredze. Es, protams, neesmu ārsts, lai gan 30 gadus nodarbojos tieši ar veselības atjaunošanas visādiem produktiem. Un zinu, ka visi strādā, bet ir tie, kas strādā pilnīgi savādāk. Un jaunās tehnoloģijas, tieši nanokristāli, ir tie, kas rada šo revolūciju tieši organismā. Ja? Labi, paldies. Tas ir tas īsumā, ko es pateicu no tā, ko es esmu piedzīvojis un izjūts pats uz sevi. Kurš vēl vēlētu, Zane, varbūt tu pateikt par saviem rezultātiem? Jā, man pašai bija tā, ka sakarā ar sprandu, saspringumu sprandā, bija galvas sāpes un bija arī tā, ka ļoti bieži sāpēja galva. Un es kā sāku lietot X39, man jau 1., 2., 3. dienā es jau aizmirsu par tām galvas sāpēm un vispār. Kad es tā padomāju, es jau vairs neatceros, kad man pēdējo reizi galva sāpējusi. Es tā vienu dienu domāju, tā, man taču bija kaut kas man pirmais pazuda, ja, no tiem negatīviem simptomiem. Tad man pēc 10 mēnešiem noregulējās holesterīna līmenis asinīs, jo man viņš vienmēr bija diezgan augsts, kaut kur 8 ar kaut kādām kapēkām, un tagad viņš ir noregulējies. Un es jau pēdējos 10 gados dažādas iespējas mēģināju, kā to holesterīnu dabīgā veidā tur pazemināt. Līdz šim nebija izdevies, tā kā es esmu par to ļoti priecīga. Tāpat arī miegs uzlabojās. Un ko es ievēroju, tiešām tās kognitīvās spējas uzlabojās. Vienkārši mierīgāk var uztvert apkārtējos cilvēkus, jo tagad vairāk vai mazāk mēs dzīvojam stresos, un bieži vien ir pacienti zvana un runā, satraukušies. Man ir jāsaprot, kā man viņu arī nomierināt, jo ja viens ir satraucies, tad jau bieži vien arī otrs sāk uztraukties, un katram ir savs raksturs.
tad šeit tomēr, kamēr ir X39 plāksnītes, man ir vienkāršāk dzīvot kopā ar visiem, gan ar pacientiem, gan ar saviem radiniekiem un arī draugiem. Nu tā, tas ir uzlabojies, sakārtojies, un man arī viena draudzene ir grāmatvede, un viņa teica, viņam, kad bija arī nolietojis kaut kur kādu pusgadu, un mājā parasti tās bilances taisīja. Viņa teica, šoreiz pirmais gads, kopš vispār es strādāju, kad es tik mierīgi varēju tikt galā ar visām bilancēm. Es zināju, cik man ir jāstrādā, es arī izdalīju laiku atpūtai, un man nebija tā drausmīgā stresa, kad es, kā parasti ir. Un nebija gluži arī pēdējā naktī jāsavelk visi gali kopā, tie grāmatvedības rēķini visi. Tā kā viņa arī lieto produktu, viņš šeit šodien nav, jo viņa ir aizņemts cilvēks. Tālūk, tā kā ir daudz kas. Tad viens no tādiem ļoti nopietniem pacientiem man bija jauns 30-gadīgs puisis, kas ir IT speciālists, un viņam bija tāda roka sažņaukta un visu laiku kustējās pirksti. Un vienkārši es viņam savā laikā biju domājusi, kad viņam jāiet ir pie neirologa, pie speciālista, jāfotografē, jāizmeklē galva, vai nav tur kādas problēmas, jā? Jo tas jau viņam bija kāds 2 gadus ar tām rociņām, tā ar vienu roku, ar to labo roku. Un kaut kādu iemeslu pēc, es ar viņu runāju, un viņš paņēma līmēt šos te plāksterus, tikai tāpēc ka viņam caurām dienām jāsēž pie kompjūtera, un kā mēs zinām, arī plāksnīca aizsargā no kompjūtera kaitīgās ietekmes. Un pēc 3 nedēļām viņš pie manīm atnāk un prasa, lai es iedodu vēl, un rāda savu roku, un viņam ir pārgājis šīs te problēmas, jo tā roka visu laiku tā kustējās, nepārtraukt tā un tā un tā. Vai viņi ir gar sāniem, vai viņi ir uz galda, praktiski var paņemt karot rokā, tad sasprindzināt, tad viņš ēst varēja, ja, bet tā kā tas ir tāds unikāls, es uzskatu, rezultāts. Un tad, par cik 30 gadi, un tad viņš tās 3 konverts izlietoja. Protams, tagad viņam viss ir kārtībā, es te ar viņu tad sazvanos. Protams, jauns cilvēks, viss viņam ir kārtībā, un viņš tagad pēc tiem 3 konvertiem ir izdomājis, ka viņam jāatpūšās no tām plāksnītēm kādu laiku. Tā kā, tad jau redzēs, kā būs. Ja ir vajadzīga vairāk enerģija, tad es lietoju gan X39, gan X49, un man vēl patīk kombinācijā glutationu lietot. Ja es zinu, kamēr kaut kur ir jābrauc, vai man ir gan psihoemocionāla slodze liela, ja man ir tur pacienti jāpieņem, vai arī fiziski kaut kur jādodās kādos pārgājienos, tad es šo te kombināciju lietoju, un tad slodze ir vienkārša. Nejūt to slodzi un arī nenogurst. Mēs jau vēl varētu runāt daudz, bet es domāju, ka varbūt Aira kaut ko var pastāstīt. Aira, tad varbūt Imelda kaut ko var pateikt. Tad es zinu, kad ir ļoti aktīva viena mūsu kolēģe, tā ir Daina Bernāne. Varbūt, kad jūs, Daina, parunāsiet, pastāstīsiet, jums ir daudz klientu. Tā, labvakar visiem. Es vēl braucu pie stūres. Ko es gribu teikt? Es pati lietoju 4 mēneši plāksterīšus, un enerģija, protams, plūst pāri malām. Reizēm pat aizmigt nevar, gadās arī tā, jā. Bet es gribu pastāstīt rezultātu, kas man tikko nesen ienāca svaigs. Mana manikīre neticēja, bet paņēma, jo es viņas kabinetā ieslēdzu lekciju, kamēr viņa strādā, un līdz ar to piespiedu viņu klausīties. Pēc procedūras viņa teica, labi, Daina, es paņemšu 3 gabaliņus. Es pasmaidīju, domāju, jā, labi, lai ņem 3 gabaliņus. Pēc nedēļas viņa man zvana, atved vēl man 2 gabaliņus, jā. Un, ziniet, šitā 4 nedēļas es viņai vedu. Labi, man jau nav grūti, protams, bet es ievedu. Un tad 5. nedēļā viņa man raksta. Daina, tavi plāksteri darbojās.
paldies tev. Es biju pie ārsta, un man, kā viņa tur rakstīja, vairs nav tās problēmas. Ja? Pēc nedēļas nedēļu atpakaļ es biju pie viņas, jā, un es saku, nu varbūt pastāsti man, kas tā par problēmu bija, jā. Viņa saka, tā bija tātad sieviešu līnijai, viņa mokās jau no jaunības. Tātad pirmkārt viņa teica, man mēnešreizes kļuva, kā teikt, normālas, nevis, ļoti lielas viņai bija problēmas. Viņai bija jādara arī zāles plus vēl, jā, viņa teica, es pat darbā nevarēju normāli strādāt. Un, viņa līmēja tikai zem nabas, jā. Un otrs, pats galvenais, viņai, es sapratu, ka neviena ir bijusi operācija tieši uz polipiem sieviešu līnijai, jā. Nu, un ko dakteris, tātad viņa jau gatavojās tai operācijai, cik es sapratu, jā. Un dakteris pateica, ziniet, jums vairs nav polipu. Jūs iedomājaties? Tikai 2-3 plāksteri nedēļā, un tāds rezultāts. Nu, es uzskatu, tā ir fantastika. Paties nodevu analīzi tikko nedēļu atpakaļ tieši uz cukuru un holesterīnu, jo man tas bija paaugstināts. Man ir tieši par vienu vienību samazinājies gan cukurs, gan holesterīns, par ko man liels prieks. Nu, tā, paldies, tā ir mana atsauksme. Paldies. Tad es domāju, Gunta Zariņa, viņa mums atrodas Anglijā, laikam tā bija, cik es atceros. Gunta, jūs sen neesat dzirdēta. Jūs mums tik daudz stāstījāt. Guntiņa runā. Nu, te ir maz cilvēku, mēs paši visi. Toreiz, kad jūs runājat un stāstījāt, tad bija daudz vairāk. Nu, Daini, varbūt tu kaut ko pateiksi, kādu vārdu? Labvakar. Nē. Dzirdat mani, jā? Dzirdam. Jā, es kamēr iekšā neslēgšu, es negribu ieslēgt, jo... Ko es varu pateikt? Es lietoju plāksterus jau no jūnija mēneša, praktiski no Jāņiem. Un lietoju cītīgi. Sāku lietot tāpēc, kad man bija problēmas ar gūžu. Jo teica, es īsti tam nemāku medicīniski izstāstīt, kad it kā saaugumi un tāds, tur ir apaugumi un kad jāoperē. Un tiešām bija tā, kad sēdēju vai vajadzēja piecelties, es piecēlos un stāvēju, nevarēju paiet. Kamēr kāds bagāja minūte vai vēl vairāk, kamēr pakratīja to kāju, tad viņi sāk attiet, tad es varēju sākt iet. Un sākot lietot visu plāksterus, patiešām, man ir bijis uzliesmojumi un atkal aizgāja forši, kā teikt, ja. Ir pirmā dienā, kad es sāku pirmā dienā lietot, no rīta es ceļos un es aizēju. Un es domāju, kas notiek, kāpēc es tā aizgāju, pati nesaprotu. Nu, neko, un tad tālāk lietoju, un atkal ir bijuši tādas sāpes, kad, tiešām vairs, pilnīgi raudiens nāk un sāp atkal, bet es nepārstāju, turpināju lietot, un tā es lietoju vēl joprojām. Ir periods, kad vispār nesāp nekas, tas ar to gūšu saistībā, ja, un ir periods, kad atkal uznāk stipras sāpes. Bet es domāju, ar to es galā tikšu. Vēl kas tikko biju pagājušajā mēnesī Turcijā, mainīt savu smaidu. Izrāva pilnīgi visus zobus. Labi, bija 24. Tas bija tik ātri. Pēc tam viesnīcā es uzreiz salīmēju visu seju plāksteriem un arī dēlam tāpat, jo mēs divatā bijām. Ne mums bija sāpes, ne mums bija pietūkumi, ne mums bija sapām, zilumu. Pilnīgi nekā. Un es domāju, ka tas arī ir pateicoties plāksteriem. Ko es vēl es esmu ļoti mierīga palikusi. Miegs ir uzlabojies. Nav, tā kā es teicu, nav stresa. Asinsspiediens galvenais. Asinsspiediens ir uzlabojies, jo man bija samērā augsts. Un tagad jau viņš ir jau uz 155, 160, tā kā kaut kur jau nokrities. Un es domāju, ka tāpat turpinot, viņš arī nokritīsies zemāk, jā. Ko es vēl varu pateikt? Man patīk, kāds brīvdienās kādreiz arī kādu vīniņu ieraut. Tagad man vispār vairs tā doma nenāk prātā. Es nezinu, vai tas ir no plāksteriem vai no kaut kā cita.
Tad, pilnīgi nenesās, jā, bet, tā bija, ka brīvdienās gribējās, kad kaut ko, vai ne, bet tagad tiešām ne. Jā, kas vēl tāds, vairāk, tas ir tā, ko es visu varu pateikt, bet es tiešām esmu laimīga un es arī katru dienu lietoju. Jo, ko es vēl gribu uz svaru drusku, tas man tā kā tagad pēc 6 mēnešiem viņš man tā kā drusku sāk samazināties. Laikam, kamēr viss ir sāk iedarboties tas organisms. Edzina, es saku, viņai ļoti ātri, jā, bet man tik ātri tas negāja. Man tagad tikai sāk zusta. Seja mainījusies, protams, sāda mainījusies. Es skatos dekoltē zonā, viss krunciņš ir pazuduši, jo tomēr jau man tūlīt ir 66, jā. Tad praktiski nav neviena krunciņa ap dekoltē vairāk. Tas ir superīgi. Tādā veidā ar mani iet. Halo, labvakar. Zane mani piespieda parunāt, negribēju. Ko es varu pateikt? Pirmā nedēļā man atgriezās sniegs. Pēc 1. mēneša man pārgāja kājas pampums, kas bija tāda diezgan nepatīkama, sapampusi un zila. Un pēc pusgada tāds sīkumiņš, kad sirdi es vairs nejūtu. Sakārtoju sirdi, kas jau pāri pa 10 gadu es viņu jūtu. Tas tāda sīkuma. Tas arī pamatā viss. Mati aug. Mati aug tie tā. Bet, kas tam tic? Tev jau tāpat viņi ir labi. Vai tad tev vispār kaut kas kaitēja? Tā kā es ar to vien esmu laimīga. Tiem ar to, kas ir man noticis. Ar to man pilnīgi pietiek. Tas arī viss. Paldies tev. Tā, vēl kāds vēlās runāt? Laikam šovakar vairs neviens negribēs runāt. Jā, es gribēju vēl piebilst, ko es novēroju, kad nenormāli aug nagi. Viņi jāgriež 2 reizes biežāk nekā parasti. Viņi ir ļoti biezi palikuši, dziļš miegs. Un arī bija sācinājumi, kurus es jūtu, jo sācinājumi tas ir prostata tieši vīriešiem, kad bija 4 reizes jāiet uz tualeti pa nakti. Ja? Tas diezgan diskomforti no 2. stāva iet uz 1. stāvu. Pa kāpnēm tātad pussamīgojies. Tagad tas nav vairs, un tas nav jau ilgu laiku. Un es gribu no sevis vēl pateikt, ka mēs katrs dalāmies tajā brīdī, kad mums, piemēram, sāp sirds. Jā, es arī jūtu gadiem ilgi, kad man nepārtraukti guļot, ejot, sirds liek domāt, ka tūlīt vai viņa apstāsies, vai kaut ko viņa tādu izdarīs nelabvēlīgi priekš manis paši. Jā. Bet es ar viņu nejūtu jau sen. Un viss šīs domas un sajūtas, kuras ir, es no sevis varu pateikt, es ļoti ātri pierodu un aizmirstu to negatīvo, kuru es biju gatavs maksāt 1000, 10, pat ja vajadzētu 100 000, lai atgrieztu to, kas ir aizgājis šos 14 mēnešu laikā. Un tik ātri es pierodu pie tāda sajūta, ka mans prāts ir izdzējis visas tās negācijas, kas bija pirms tam. Tas nozīmē, ka, negribu teikt, ka es esmu nevīžīgs, ja, bet es tiešām ļoti ātri aizmirstu to, kas man ir mocījis ir gadiem ilgi, pie kā es biju pieredzis, pie kā es biju domājis, ka no tā jau nekādīgi netiks vaļā, jo, redzi, es esmu no tās tautas, kuri nevisai mīl runāt par sevi, ja, un dalīties. Viņi lielās, viņiem patīk lielīties, bet viņi nekādā gadījumā nestāstīs, ka viņiem ir slikti. Viņi mirst, viņi klusē, viņi cieš. Viņi kauc vienatnē, bet nekad citam neparādīs, ka viņam kaut kas nav kārtībā. Ja? Tā kā, ko padarīs, mīļie tautieši, tā tas ir. Redziet, un tas nozīmē, ka, ja jūs sākat varbūt pat dokumentēt, jo es aizmirstu dokumentēt, tad es nezinu, kad man būtu pilna klāta laikam katru dienu. Bet es sāku mērīt asinsspiedienu no rīta un vakarā, un viņš ir pilnīgi stabilizējies. Es 1,5 mēnešu mēru, un viņš man visu laiku ir starp 78 un 128. 130 ir visaugstākais. Ja? Tas bija visaugstākais, un viszemākais bija 72. Ja? Tas ir 63 gados. Es domāju, ka tas ir diezgan. Man, kā tēvs saka, tev var aizsūtīt pat kosmosā. Es negribu uz turieni, bet, iespējas tāds ir. Ja. Labi, paldies. Tas ir tas, ko es gribēju pateikt. Un, protams, ka es jūs iesaku arī jums piedalīties 4.
4. februārī mūsu tikšanās, kas ir tikšanās bez iemesla. Tur būs mūsu biznesa partneris Natella no Lasvegas. Mēs ar Zani rīkojam tādus sajietus. Viņš būs tāds vispārējs, un tāpēc mēs to darīsim krieviski, bet, ja būs nepieciešami, tad mēs atkal savāksimies tādā īsā kompānijā, lai mēs varētu latviski parunāt par to, kāpēc mēs tomēr nepieļaujam domu, ka mēs varam paplašināt savus iespējas, ienākums un kas traucē un kā mēs jums varam palīdzēt. Jo būtībā es jau esmu gatavs palīdzēt kaut vai katru dienu, bet tā kā neviens neuzprastās, kā te es uzbāzīšos. Jo varbūt jūs esat tik bagāti un tik nodrošināti, ka jums viss liekais vienkārši ir maisošs faktors. Ja? To man ir grūti pateikt. Jā, paldies tev, Zane, par šo debiju. Tas ir lieliski. Un paldies jums visiem, kas piedalījās un veltīja savu laiku, lai viss šis pasākums notiktu. Tur Vivita Jansone grib runāt. Jā, lieliski. Vivita, slēdziet mikrofonu. Jā, labdien! Man gan vēl nav plāksteru, bet es esmu pārliecināta, ka viņi agri vai vēlu būs, jo tāpēc, ka es pilnīgi absolūti intuitīvi zinu, jūtu, jā, tas, es esmu tikai ar visām 4 par progresu un visām tehnoloģijām. Mans jautājums ir sekojuši, es viņu biju uzrakstījis, bet neviens laikam nepamanīja. Vai ir kādam atsauksmes par redzes uzlabošanos? Tas ir viens, un otrs man ir lūgums jums, Agri, varbūt tās, kad varat padalīties ar to YouTube kanālu saiti. Paldies. Jā, es tūlītās viņu, es tūlītās jums viņu arī šeit pat padalīšos Zoomā, ja? Man ir, protams, uzlabojies tas, ko mēs saucam par redzi, ja? Jo es ļoti reti lietoju tagad brilles, un vairāk brilles ir tā, kā saka, īmiņš pēc, nekā viņas ir nepieciešams, lai es tiešām to izmantot un skatītos, ja? Varbūt no rītiem ir šādi tad, jo man mainījies ir pagaidām dienas režīms, un šeit tad man patīk strādāt pa naktīm un gulēt līdz 12, līdz 1. Tas ir mans dzīves ritms, jo es nekad neesmu strādājis kā algots cilvēks. Man nav paveicies vienkārši dzīves laikā. Un tāpēc es pats organizēju visu savu darbību, un tā kā man neviens nemais, tad es arī jūtu, kad man vislabāk darboties, ja? Es nosūtīju tikko YouTube saikni, tur ir gan prezentācijas, un par redzēs var pateikt, jā, ir manam tiešām partnerim Natellai, viņai nebija vajadzīga glaukomas operācija, aizgāja tas melnais plankums. Noteikti, kad es jums teikšu tā, ka laikam ir lietas, kuras mēs pat nepiefiksējam. Bija redzes sabojāt, nesāja bils, noņēma. Tā mēs arī uztveram šo dzīvi, ja? Bija slikti, ir labi, kurš tagad priecāsies, ka ir labi? Protams, kad ir slikti, tad var satikt kādu, kam ir vēl sliktāk, un tad sāk lielīties, kuram ir sliktāk, ja? Jā, tā tas bieži notiek, ja? Tāpēc arī ir ļoti pareizi, ja mēs sākam piedāvāt jauniem cilvēkiem, lai viņiem nepārvērstos pirmie simptomi kronikā. Un tāpēc ir ļoti svarīgi tieši padomāt par bērniem vai ar saviem tuviniekiem, draugiem, kas ir jaunāki, jo tad, kad jau ir kroniski, un tad notiek izmaiņas, tad, tas ir brīnums, protams, ja? Bet arī mēs varam novērst būtībā. Un tas arī viens svarīgs moments. Jā, es vēl piebildīšu, kad manai kolēģei Annai no -7 ir redze uzlabojusies uz -5. Tas ir ļoti daudz. Par redzi es negribēju teikt, kad es jūtu, ka man brilles, kuras es nesāju pa stipru, es jau vakardien prezentācijā teicu, ka citreiz pamosties no rīta un aizmirsti, ka tev nav briļu vai kur uzlikt vajag brilles izskrien ārā no mājām. Es domāju, ka man redze ir uzlabojusies, jo strādājot pie datora, man ir tuvredzība, kad viņas man traucē, ka man jūti, ka nav kaut kas kā vajag.
Tā kā es domāju, ka ir arī uzlabojumi, tik vienkārši nav jāaizbrauc un jāpārbauda. Tad būs rezultāts noteikti. Un vēl, ko es ievēroju, Zanītu teica, ka tā spranda, kad sāp, man visu laiku, zinu, kad ilgstoši strādā pie kompjutera, tā spranda tā kā savilkt, un prasās tur masāžas un vēl tā tālāk. Un tagad es eju uz peldēšanu, un ko es ievēru? Es domāju, kāpēc man tik viegla gaita? Tāda pilnīgi nejūti tu ķermeni tā. Un nejūtu es to sprandu vairāk tā. Un es neko nedaru, un es tikai pateicos, mīļais X49, tikai uzlīmēju un uz priekšu un peldu. Paldies, tev X49, ka tu man tur strādā. Un tā es viņus pamīšus mainu. un es tiešām jūtu, ka tāda viegluma sajūta tam ķermenim. Bet tas zina, kas ir, kad kājas tādas smagas un kad tev tie muskuļi tādi savilkti, ja? Un tās rokas, zina, savilktas, ka pats. Es teicu, no pilnīgi. Un vēl, ko es teikšu, pastāstīšu jums tādu noslēpumu. Man 58 gadi. Es nezinu, ko darīt. Skatos, ka libido sākās, citiem aizslēdzās, man sāk atslēgties. Nu, mīlīši, kaut kas notiek. Jādodās jau laulības ostā. Viss. Un neko tur darīt. Neko darīt. Nu, tāds humoram. Labi. Nu, ko, paldies jums visiem par šodienu un par jūsu piedalīšanos. Un tiekamies nākošu ceturtdienu. Katru ceturtdienu būs latviešu valodā prezentācijas. Un, protams, ka mainīsies laika gaitā arī mūsu prezentatori. Ja? Jo mēs ļoti gribam redzēt jaunas sejas, jaunas uzstāšanās, kā to novadīt. Labi, paldies visiem. Visu labu. Paldies. Jauku vakaru.